Tātad pirmās dienas tēma astrodizaina izaicinājumā ir modalitātes. Vienkārši un praktiski. Man patīk lietas pārlieku nesarežģīti. Cilvēka dizains jau pats par sevi ir diezgan sarežģīts, un jo sarežģītāks kaut kas ir, jo vairāk prātam tas patīk. Tieši tāpēc jāuzmanās, lai ejot iekšā cilvēka dizaina sistēmā, tu vienmēr atcerētos būtiskāko. Tas ir par zināšanu, pielietošanu praksē. Un par ieklausīšanos savā ķermenī, protams. Tas ir par apzināšanos, nevis par prāta barošanu. Ja tu esi nācis, lai barotu savu prātu, tad es tev to nevaru liekt. Bet es no sirds iesaku tomēr sazemēt visu šo informāciju un likt lietā. Astroloģija noteikti arī nav no tām vienkāršākajām mācībām, ja? Bet, ja man būtu jāsāk ar vienkāršāko, tad es gribētu sākt ar stihijām un modalitātēm. Stihiju pieeju es ļoti iemīlēju, kad iepazinos ar Debra Silverman darbu. Debra Silverman, droši vien latviešu būtu jāsaka, ja? Viņa ir astroloģija, kas ļoti lielu uzsvaru liek tieši uz stihijām. Un šobrīd arī viņus var saukt par vienu no savām astroloģijas skolotājām. Jo esmu arī pie viņas apgūlis astroloģijas pamatus. Un kaut kādā ziņā arī astrodizainā es centos iemiesot šo vienkāršo pieeju, bet es šajā izaicinājumā gribu runāt tieši par modalitātēm. Nevis par stihijām, bet modalitātēm. Stihijām arī drusciņi sanāks tā kā pieķerties, bet pamatā uzsvars tā tad ir uz modalitātēm. Nu lūk, un kas tad ir modalitātes? Astroloģijā izdala 3 modalitātes. Katra no šīm modalitātēm reprezentē veidu, kā konkrētās zīmes izpauž savu enerģiju, kā tās virzās pa dzīvi un reaģē uz dzīves piespēlētajiem notikumiem. Tas būtu tāds kā tavs astroloģiskais temperaments. Un šodien es gribu tevi iepazīstināt ar visām 3 modalitātēm un palīdzēt tev noskaidrot, kura modalitāte ir dominējošā tavā astroloģijā un tavā dizainā. Tātad, modalitātes ir tādas. Ir kardinālās zīmes. Kardinālās zīmes ir tās, kas inicijē jaunas sezonas. Un šis īstenībā ir vienkāršākais veids, kā, man liekas, iemācīties no galvas, kura zīme pieder kurai modalitātei, ja tev ir jau zināšana, vai tev jau ir iegājies, tu zini no galvas, kura sezona ir kura, proti martā ar pavasara iestāšanos, ja, pavasaris iestājas, tad astronomiskais pavasaris, kad saule iet auna zīmē. Un šeit es uzreiz pasaku, ka es runāju par rietumu astroloģiju. To man vispār vajadzēja pieminēt jau ievadā, ja? Kad rietumu astroloģija ir tas, ko es izmantoju. Rietumu astroloģija tiek izmantot arī cilvēka dizainā. Un tā tad viss šeit iet runa tikai un vienīgi par rietumu astroloģiju. Un es teiktu moderno astroloģiju, ja? Jo es noteikti sevi pieskaitu drīzāk modernajiem astrologiem. Lai arī man patīk ļoti zināt, no kurienes tas viss nāk, un arī tradicionālo astroloģiju man ir ieskats tajā visā. Nu, lūk. Un ja mēs zinām, kā šīs zīmes seko viena otrai, ja, ir auns, pēc auna sezonas seko vērša sezona, pēc tam seko dvīņa sezona, un tad jau, kad ir vasaras saulgrieži, kad mēs svinam Jāņus, tas ir ar vēža sezonu, ja, un tā tālāk. Un ja mēs izprotam šīs sezonas, jo pēc būtības uz to zodiaka apli arī ir jāskatās, kā tas vispār zodiaks, tās visas zīmes, tie ir arhetipiski stāsti, un pēc būtības tas ir tas, kā mēs skatāmies uz šīm zvaigznēm no Zemes pozīcijas. Un pamatā mēs tās izmantojam, lai izprastu sezonas, ja, ciklus dažādus, un kas nāk pēc kā. Ja. Un tāpēc arī tur, kur rodas jautājumi, ja, tur zvaigznēs ir savādāk. Ja mēs paskatāmies tur kaut kādos astronomiskajās programmiņās, ja mēs redzam, ka varbūt tur tā saule nemaz vēl nav tajā versija, un vēl kaut kādus citādus brīnumus mēs tur ieraugam, bet šis nav stāsts par to, kur šajā mirklī faktiski kas atrodas. Šis astroloģija, ja, tomēr balstās vairāk, viņa ir pievilkta šīm sezonām uz Zemes. Nu, lūk.
Un, ja mēs šīs sezonas zinām, tad varētu teikt tā, ka kardinālās zīmes ir tās, kas inicijē jaunas sezonas, jo šīm zīmēm vienmēr sākas jauna sezona. Ar aunu sākās pavasaris, ar vēzi sākās vasara, ar svariem sākās rudens un ar mežāzi sākas ziema. Fiksētās zīmes ir tās, kas stabilizē esošās sezonas. Ja? Tas ir tās sezonas vidus. Vērsis ir pavasara vidus, lauva ir vasaras vidus, skorpions ir rudens vidus un ūdensvirs ir ziemas vidus. Un tad mutablās zīmes ir tās, kas transformē iepriekšējo, lai sagatavotos nākamajai. Un tad tie tātad ir dvīņi, kas ir jūnijas, pirms saulgriežiem, tad ir jaunava, kas ir septembris, augusta beigas, septembris, strēlnieks, kas ir novembra beigas, decembra sākums, pirms Ziemassvētkiem, un tad ir zivis, kas ir tātad pirms iestājas pavasaris. Tālūk, un man liekas, ja mēs tā kā šo izprotam, tad pirmkārt ir vieglāk atcerēties, kura zīme pieder kurai sezonai, un otrkārt, vieglāk atcerēties, ja tu zini šo ratu, zodieka ratu. Ja tu viņu nezini, tad, tev vienkārši šī analoģija var palīdzēt vairāk arī izprast šo zīmju enerģiju. Jo šeit viss stāsts ir vienmēr par enerģiju, un ko tad šie arhetipi arī mums vēsta. Un, ja mēs paskatāmies kardinālajām zīmēm, kas inicijē jaunas sezonas, tad vēlreiz nosaukšu, kardinālās zīmes ir auns, vēzis, svari un mežāzis. Tad šīs ir zīmes, kas pēc būtības ir viņas kaut ko ierosinātāji. Viņi ir dabiski līderi, tieši, pārliecināti, aktīvi. Savukārt fiksētās zīmes – vērsis, lauva, skorpions, ūdensvīrs – šīs zīmes dod priekšroku stabilitātei un drošībai. Viņas tā kā stingri stāv tajā savā stājā. Viņas tā kā turpina iesākt. Viņām varbūt nav tik viegli iesākt kaut ko jaunu, bet viņas tā kā turpina to, kas jau ir iesākts. Ja? Savukārt mutablās zīmes – dvīņi, jaunava, strēlnieks, zivis – viņas transformē. Ja? Viņas transformē iepriekšēji, lai sagatavotos tam nākamajam. Tāpēc mutablās zīmes ir ļoti fleksiblas, dinamiskas, viegli pielāgojas, augsts dažādību. Tādas, var sakot, ir šīs modalitātes un zīmes. Es esmu izveidojusi arī tādu špikeri, kur es esmu sarakstījusi visas zīmes un kā tas iet kopā ar stihijām. Un šo slaidu, ko tie, kas skatās video formātā, redz uz ekrāna, bet es arī pārējiem pievienošu šo kā bildīti, lai tā kā izprastu, kura zīme kam pieder. Jo tātad, kas ir interesanti, pie katras šīs modalitātes ir atrodama pa vienai zīmē no katras stihijas. Tātad mums ir gan kardinālā uguns, kas ir auns, gan kardinālais ūdens, kas ir vēzis, gan kardinālais gaiss, kas ir svari, gan kardinālā zeme, kas ir mežāzis. Tāpat mums ir fiksētā zeme, kas ir vērsis, fiksētā uguns, kas ir lauva, fiksētais ūdens, kas ir skorpions, un fiksētais gaiss, kas ir ūdensvirs. Un tāpat ir ar mutablajām zīmēm. Mutablais gaiss ir dvīnis, mutablā zeme ir jaunava, mutablā uguns ir strēlnieks, un mutablais ūdens ir zivis. Lūk, tā kā šis pēc būtības, ja mēs zinām kaut ko par modalitātēm un stihijām, mums jau rodas kaut kāda izpratne par katru šo horoskopa zīmi pēc būtības, ja? Lūk, bet es negribēju, es tīšām negribēju tā kā likt iekšā šeit zīmes un dalīt to kaut kādās 12 zīmēs. Es primāri gribēju paņemt tieši modalitātes. Bet, protams, tie, kuri grib rakt dziļāk un skatīties plašāk, ejam iekšā arī stihijas. Un man būs arī viens tāds slaidiņš, ko es arī ielikšu arī telegramā, bildīt, kur arī par stihijām pavisam īsi esmu uzrakstījis, bet audio formātā es par to nestāstīšu, tāpēc, ka mans uzsvars šeit uz modalitātēm. Ja? Lūk, un tātad, kā mēs to varētu vispār skatīties, tagad jautājums, ja? Redz, sākotnēji man bija dažādas idejas par to, kā izvēlēties modalitāti, pēc kuras vadīties šajā izaicinājumā un, var sakot, liekot kopā tātad ar dizainu. Primāri man bija doma apskatīties vadošo modalitāti tikai un vienīgi pēc inkarnācijas krusta cilvēka dizainā. Jo visbiežāk visas 4 mūsu dizaina galvenās aktivācijas atrodas vienā modalitātē. Un īstenībā es varētu paskatīties atpakaļ uz Rauruhu karti, kur arī tas droši vien ir lieliski redzams, jo viņam ir tas klasiskais variants.
tas krusts, kas ir inkarnācijas krusts, tas viņu sauc par dzīvi caurvijošo tēmu, bet tā ir mūsu apzinātā saule un zeme un neapzinātā saule un zeme. Un ja kāds domās, kas vispār ir zeme, jo astroloģija par zemi nerunā, zeme vienmēr tieši pretī saulei. Un ja mēs to tajā aplī gribam uzvilkt, ja, tad ir tā, kad ir saule, viņai pretī ir zeme, tā kā vienmēr pretējā zīmē. Piemēram, Rauruhu, viņa saule bija aunā. Tas nozīmē, ka viņa zeme bija svaros, jo svaru zīme ir pretējā zīmē aunam. Ja, viņa vienmēr pretī tajā ratā. Un tā tad viņa neapzinātā saule ir mežāzī. Mežāzī, tāpēc, kad 88 grādus atpakaļ, un pēc būtības, šis ir tas interesantais, ka nevienmēr tā modalitāte būs, tā kā tas inkarnācijas krusts būs vienas modalitātes ietveros, tieši tāpēc, ka tie nav 90 grādi, tie ir 88 grādi atpakaļ. Un tāpēc es to parādīšu piemēru, ja kā tas ir. Nu, jā, un lūk, un tad viņa neapzinātai saulē pretī ir ūdensvirs. Tātad viņa, nevis ūdensvirs atvainojas, bet mežāzim pretī ir vēzis, ja, un viņa zeme ir vēzī. Nu, lūk, un tātad viņa inkarnācijas krusts sastāv no aunu, svariem, mežāža un vēža. Un visas šīs zīmes, kā jau mēs apskatījām, ir kardinālās zīmes. Ja? Kardinālās zīmes, viņas tā kā savās, viņas tā kā veido, tā kā kvadrātu, tāpēc arī esmu tajā zīmējumā uztaisījis tā kā, tos kvadrātiņus salikus, un te var redzēt, kā viņas tieši tā kā tiešām savienojas pa kvadrātiem. Nu, lūk, viņam ir šis kvadrāts, kas tā tad ir tā viņa modalitāte, kas ir kardinālā modalitāte. Kāpēc es saku, ka tas ir lielākajā daļā gadījumu cilvēkiem tā arī sanāks, ka viņa inkarnācijas krusts ir viena modalitāte, ja? Bet nevienmēr, tāpēc, ka, ja cilvēkam ir kaut kāda, piemēram, paši pēdējie grādi, ja, tad tā modalitāte, viņa arī sanāk, viņa sanāk blakus, viņa, respektīvi, tad sanāk divu modalitāšu krustojums, tur ir inkarnācijas krustos. Un arī tie, kuriem interesē, tie vienkārši var paskatīties, kādā tad zīmē ir tā neapzinātā saule, kādā zīmē ir neapzinātā zeme, ja, un izsacināt, ja, vai tomēr sakrīt, visas ir viena modalitāte vai nav. Bet es gribu uzsvērt, ka es izlēmu, ka es tomēr tā nedarīšu. Tā, man jāsameklē atpakaļ savus slaidus, jāatgriež pie prezentācijas. Jo, ja es vadītos pēc šāda principa, tad sanāktu, ka es par svarīgāko planētu mūsu kartēs uzskatu Sauli. Bet es tā neuzskatu. Es neuzskatu, ka Saule ir svarīgākā planēta. Un lai mani nopeļ visi, kas pārdod saules iedegšanas mehānismus un visu pārējo, es neuzskatu, ka Saule ir būtiskākā planēta visu cilvēku kartēs. Ir cilvēki, kuru kartēs tā ir būtiskākā planēta, bet noteikti ne visu cilvēku kartēs. Un es arī tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Bet, ja mēs atgriežamies pie cilvēka dizaina, tad pēc būtības arī Rauruhu un cilvēka dizains tā kā, mācīja, ja, ka Saule ir mūsu būtiskākā aktivācija, un Saule, jo kā loģiski, ja Saule ir tā, kuras sistēmā mēs dzīvojam, ja no turienes nāk visvairāk tā neitrīnos traume, un tāpēc kā Saule mūs visspēcīgāk ietekmē, un tieši tāpēc šis inkarnācijas krusts, saucamais cilvēka dizainā, uz šīm 4 aktivācijām tiek likts lielākais uzsvars. Ja? Tā kā lielākais uzsvars. Cilvēka dizainā saka, ka 70% mūsu enerģijas ir tieši nāk no šī, no Saules, var sakot, ja? No šī krusta. Tālūk. Bet tā kā es mācos arī astroloģiju un zinu astroloģiju, jāsaka tā, vienkārši visu dzīvi mācos, un droši vien mācīšos vēl līdz mūža galam gan astroloģiju, gan cilvēku dizainu vispārējo, bet vienkārši es negribu iedot tik daudz varas Saulei. Un tieši tāpēc, kad es, tā kā balstoties uz astroloģiju, es to negribu darīt. Ja? Kāpēc? Tātad, kas ir svarīgākā planēta mūsu kartēs? Redz, šo patiesībā man nav tādas viennozīmīgas atbildes, gluži tāpat kā tu noteikti nevarētu pateikt, kura tava ķermeņa daļa ir vissvarīgākā. Rokas, galva, sirds, kājas, kura ir vissvarīgākā? Vai tu vari atbildēt? Lai mēs veselīgi un optimāli funkcionētu, mums ir nepieciešamas visas sava ķermeņa daļas. Un, ja kaut ko mēs neizmantotu, tas jau sen būtu atrofējies un evolūcijas laikā atbiris visticamākais no mūsu ķermeņiem. Kā ļoti iespējams ir noticis ar asti, ja mums kādreiz gadījumā tāda ir bijusi, ja mēs ticam Darvina teorijai. Lūk. Un tāpēc arī astroloģijā, manuprāt, būtiska nozīme ir visam. Lai gan
Par ķermeni un mūsu identitāti vislielākajā mērā atbild tieši ascendents. Tieši ascendents, jeb zvaigznājs, kas bijis pie horizonta mūsu dzimšanas brīdī. Un tieši no tā, kas ir tavs ascendents, ir atkarīgs, kas pārvalda tavu karti. Tāpēc noteikti ir ļoti būtiski apzināt savu ascendenta zīmi un savas kartes pārvaldnieku. Kā arī, protams, mēs varam apskatīties, kādā modalitātē un stihijā tie atrodas. Viņi katrs var atšķirties, ja? Viņi nebūs noteikti obligāti vienā. Manā gadījumā man ir jaunavas ascendents, un tātad jaunavu pārvalda Merkurs, un Merkurs man arī ir jaunavā. Līdz ar to viņi abi man ir vienā zīmē un vienā modalitātē, bet tas tā visiem noteikti nebūs. Panākumu kodeksā es veselu tēmu biju veltījusi tieši ascendentam, tā kā es par to šeit nerunāšu, bet man ienāca prātā doma, kad es šo video par ascendentu varētu izcelt, nevis izcelt, bet tā kā ielikt YouTube. Jo panākumu kodeks, viņš ir tādā manā kursa platformā, tur jāpiereģistrējas, un tad 60 dienu laikā ir pieeja šim 14 dienu ceļojumam. Ja? Bet es domāju, ka es par to ascendentu ielikšu, tāpēc, ka tur es arī tā kā rādu, kā var to savu karti izveidot. Es tur iesaku astro.com, es tur arī rādu kalkulātoru, kā var izmantot. Respektīvi, es sapratu, ka es ielikšu arī linku YouTube, un tad attiecīgi es arī to linku, kuram interesē vairāk tieši tas ascendents, saprast, ja kas viņam ir un tā. Es ielikšu arī linku Telegramā jau uz to YouTube, lai kurš vēlās, kurš varbūt nav bijis panākumu kodeksā, bet viņam interesē tas ascendents, kas tas īsti ir, kas grib tā kā vēl nākamo solīt dziļāk kaut ko pastīties, noteikti to var darīt. Lūk, tāpat arī es pievienošu tabulu ar zīmēm un to pārvaldniekiem. Jā, lai tā kā ir skaidrs, kuru zīmi kas pārvalda. Lūk, un tā kā tad notiek to modalitāti? Tā tad izejot cauri daudzām kartēm, es tiešām nonācu pie tā secinājuma, ka arī tas tomēr, ja izvēlēties šo ascendentu, izvēlēties šo pārvaldnieku, būtu kā nogriezt sev kādu roku vai kāju. Un tāpēc šajā izaicinājumā esmu izlēmusi skatīt karti kopumā, lai arī es apzinos, ka tas iespējams ir nedaudz sarežģītāk, bet tomēr es domāju, ka tu esi pietiekami gudrs un apķērīgs, lai to izdarītu, un es parādīšu maksimāli, cerams, ka man izdosies saprotamā veidā to parādīt kā. Tie, kas redz uz ekrāna, tiem varbūt ir drusku vienkāršāk, tie, kuri klausās vienkārši balsī, tiem būs jāmēģina izsekot tam, ko es stāstu. Bet es ielikšu linkus, un tas, manuprāt, visu atbrīvos. Atvieglos. Lūk, tātad šo uzdevumu mums visiem atvieglos tieši AstroSeek, kur ir brīvi pieejams kalkulators, ar kuru palīdzību tev būs iespēja noteikt savu dominējošo modalitāti, un īstenībā arī stihiju. Pēc būtības vispār tu tur arī var uztaisīt savu astroloģisko karti arī uzreiz AstroSeek, ja? Tā kā būs links. Un šajā kalkulatorā tev ir iespēja, es ielikšu tā kā precīzu linku tieši uz to dominējošajām tām visām planētām, ja? Šajā kalkulatorā tev ir tātad iespēja iestatīt savas preferences. Un tu vari izvēlēties, vai tu gribi ņemt vērā tikai tradicionālās 7 planētas un to pārvaldniekus, vai tomēr visas 10 modernās planētas un to pārvaldniekus. Tāpat tu vari arī neņemt vērā kaut kādus aspektus, respektīvi neņemt vērā aspektus un neņemt vērā pārvaldniekus, ja vispār nevēlies. Bet mans ieteikums būtu šāds tiem iestatījumiem. Izvēlamies visas 10 planētas un tātad viņu modernos pārvaldniekus. Tas ir tas, ko izvēlētos es, bet tu vari arī tā, kā tu vēlies. Ja? Tātad tur ir jābūt tā, ka modern rulership, 10 planētas, 10 planētas, tropical zodiac, tas tur tā arī paliek, tas tur automātiski jau tā būs. Var sakot, automātiski jau tur būs tas tropiskais zodiaks, apply rulership un apply aspekts. Un vēl pie extended chart settings, kas ir tur tā kā drusciņi zemāki, tur ir tāds uzraksts, tur tāda tā kā 2 zobratiņi, un tur rakstīts extended chart settings, house system aspekts orbs, un tur uzklikšķinam uz tā, un tā viņš tā kā atvērs vaļā tādu izvēlni vēl. Un tur parādīsies izvēlne, tur viss kaut kas parādīsies, bet mēs skatāmies tikai to pašu pirmo, kur ir house system, māju sistēma, un zem tās izvēlamies whole sign, pilnzīmju. Tas būtu mans ieteikums, ja? Tāpēc, ka es izmantoju pilnzīmju sistēmu, tā ir sistēma, ko parasti izmanto tradicionāla astroloģija. Nē, bet nebūtu arī modernajā astroloģijā. Tu izmanto vienkārši. Es zinu, ka mums Latvijā ļoti daudz izmanto Placidus sistēmu, ka tā ir tāda ļoti populāra pie mums. Bet, protams, tev nav aizliegts. Tu vari izvēlēties, ko vien vēlies. Ja tu esi tradicionāls astrologs, izvēlēs 7 tradicionālas planētas. Ja tu, un tos pārvaldniekus. Ja tu vadies pēc Placidus, tad izvēlēs to Placidus. Tās māju sistēma šajā gadījumā arī tur neko baigi nenoteiks, tāpēc, ka šajā gadījumā, kur mēs rēķinam, kas tavā kartē dominē, tas jau nemainīs tavu
zīmi un aspektus arī dzen, ja? Tālūk. Nu, lūk. Un tad, kad uzspiedīs to rēķināt tos dominantus, tev parādīsies tāda visnotaļ izvērsta tabula. Un arī šīs tabulas ietveros tev ir iespēja pamainīt iestatījumus. Respektīvi, tu vari tā kā vairs neiet atpakaļ, tu vari vienkārši, tur ir tā kā zem ruler, tur ir exclude, tā kā neieskaitīt, zem aspektiem, tu arī vari uzspiest to podziņu exclude, neieskaitīt. Tad tu vari tur augšējā labajā stūri uzspiest tādu switch to traditional, ja tu gribi tā kā intereses pēc. Un tad, kad tu spiedīsi tās pogas, viņš tev uzreiz pārrēķinās tās tabulas, ja? Un vienkārši to tev varbūt interesanti paspaidīt, lai tu tā kā pats izproti, cik ļoti kaut kas mainās. Ja tu tur neņem vērā tos rulerus, ja tu neņem vērā pārvaldniekus, ja, tos aspektus, tu vienkārši ir apskatīties. Piemēram, manā gadījumā man nekas tur baigi daudz, man nemainījās. Man tāpat visu laiku palika tāpat tur noteicošā planēta, tur Merkurs, ja, tāpat tās tur stihija, man tur bija tāpat visvairāk Zeme, ja, tā kā man tas nemainījās. Un arī modalitāte man nemainījās. Nu, lūk. Un, var sakot, tu droši paeksperimentē un galu galā izvēlies to, kas tev vislabāk patīk. Noteikti nav tikai viens pareizais veids, kā šo izreikināt. Vienkārši dari, kā jūti, par pareizu sev esam. Bet tā kā tu esi šajā izaicinājumā, tad tu vari darīt tā, kā daru es. Ja? Nu, lūk. Un kur tad atrast to modalitāti? Modalitāti, tur, kur tev tā tabuliņa būs izveidojusies, jo tur sākumā ir visas planētas, ja viņš ir iezīmē, kura planēta procentuāli tev tur vairāk dominē. Un arī viņš tā forši un gudri, manuprāt, tos punktus skaita. Varbūt ne katrs tam gribētu piekrist, varbūt kā viņš skaita, bet man tieši tas patīk, un tāpēc arī šo kalkulatoru iesaku. Jo viņš tur ņem vērā, kas ir ascendents, viņš ņem vērā, kas tev ir ascendents pārvaldnieks, tad tur viņš ieliek ekstra punktus, ja. Nu, respektīvi, man patīk, kā šis kalkulators darbojas. Un tāpēc arī es uz viņu sūtu, jo, manuprāt, tas ir tāds ļoti uzticams, ja? Uzticams, kur tā forši varēs to apskatīties. Jo es arī citreiz izmantoju tādu mazu tabuliņu astro.com, ja? Bet tur atkal, tur visas turmās ir ierēķināts, un tam, man liekas, būtu ļoti grūti man izstāstīt, ko tur ņemt vērā, ko tur neņemt, varbūt, un ja? Un tad vienkāršāk būs ar šādu kalkulatoru. Nu, lūk, un tā tad to savu modalitāti, kur atrast. Tur, kur pašā apakšā būs tāds signature sign, tā kā tava paraksta zīme, ko latviski viņu sauc arī par sintētisko zīmi. Vismaz ar šādu terminu man iepazīstināja mana mamma. Viņa teica, ka ir sintētiskā zīme. Un man liekas, sintētiskā zīmes nekad nebija angļu valodā, es tādu dzirdēju, un tagad es sapratu, ka angliski to sauc par signature sign, ja? Tā kā, nezinu, tulko kā gribi. Zīme, tā kā tavs paraksts, ja? Tava paraksta zīme. Kā tu vari parakstīties. Nu, lūk, un šeit mēs redzam, pirmais ir L, tā kā L tie ir elementi, proti stihijas, ja? Un tad ir tie, kas skatījumā nezina angļu valodu, tur ir fire, kas ir uguns, earth, kas ir zeme, air. Es arī neesmu, dzīves anglis. Gaiss, tā kā pasaku, tad tikai saprotu, ka kaut kā neizklausījās, ok. Un water, kas ir ūdens, ja. Un tur ir vienkārši rakstīts, cik reizes, ja. Cik reizes ir tā uguns, cik reizes ir tā zeme, cik reizes ir gaiss un cik reizes ir ūdens. Un tad ir mod, kas ir modalitāte. Mode, angliski ir mode. Un tad tur ir, cik reizes ir kardināli, tur ļoti līdzīgi tie nosaukumi fixēt un mutabla. Tā kā kardinālā fiksētā un mutablā, ja tur būs sarakstīts pēc kārtas. Šādā secībā arī, man liekas, viņas ir visiem sarakstītas. Nu, lūk, un tad tu vienkārši paskaties, cik tad reizes kura ir. Pēc būtības tev jau pašā apakšā viņš parādīs to, kas ir visvairāk, kura stihija un kura modalitāte. Piemēram, manā gadījumā man parāda, ka man ir 4 reizes uguns un 5 reizes mutablās. Tā kā uguns un mutablās. Nu, lūk. Un tā, ja mēs paskatāmies, kura tad ir mutablā uguns, tad tas ir strēlnieks. Ja tad viņš tā kā izrēķina, ka mana tā signature sign ir strēlnieks. Lai arī, varbūt es sevi galīgi domāju, kāds strēlnieks, ja? Un tur var gadīties tāda zīme, kas liekas varbūt tāda pazīstama, un varbūt arī tāda, kas nav tik pazīstama. Bet, kad es tā kā padomāju par strēlnieku, man liekas, jā, šī enerģija noteikti man ļoti raksturo. Man arī ir strēlniekā novietojumi, bet, ne tie, kurus es uzskatītu par svarīgākajiem, jebkurā ziņā savā kartē. Tāpēc ir varbūt tā kā interesanti paskatīties arī uz to zīmi, bet neieciklējamies šobrīd uz zīmi, ja? For fun, savam priekam, protams, to var paskatīties, bet šis uzsvars šeit nav uz zīmi, vienkārši, es zinu, ka cilvēki varbūt, ieraugot to tabuliņu, ja viņi prasīs, kas ir tas, kas ir šitais, un tie, kas grib prasīt, apmēram es tad arī izstāstu, ja. Nu, lūk. Bet, ja tu gribi iet soli tālāk, un es to arī ieteiktu darīt, tieši tāpēc, kā jau es teicu, mēs nevaram noignorēt savu dizaina pusi. Manuprāt, mums ir ļoti svarīgi integrēt arī šo neapzināto savas kartes daļu. Tad,
es tev ieteiktu izveidot astroloģisko karti savam dizainam, tātad sava dizaina pusē. Jo tad, kad tu aizgāji uz to kalkulatoru, tu ievadīji savus dzimšanas datus, vai ne? Bet tas, ko tu vēl vari darīt, tu vari paņemt un ievadīt savus dizaina datus. Un kas ir tavi dizaina dati? Ja tu izveido karti manā mājaslapā, tad varbūt tu jau esi pamanījusi, ka tur ir, vismaz ir vārds, tad ir dzimšanas datums, ja, tas, ko tu pats esi ievadījis, tad ir vecums, tad ir dzimšanas vieta, un tad ir dizaina datums. Un dizaina datums, tas arī ir tas precīzais datums un laiks, tieši pēc tās pašas tavas lokācijas, ja, kurš ir tas mirklis, kad tā neapzinātā saule tiek rēķināta. Tāpēc, ja tu ieej manā mājaslapā, ko es tev iesaku darīt, ja tu vēl neesi izdarījis, un piefiksē šo dizaina datumu un arī to precīzo laiku, ja, piemēram, nevis mans, bet Rauruhu, ja viņš ir dzimis 9. aprīlī, 48. gadā, 5 minūtes pār pusnaktī. Bet viņa dizaina datums ir 12. janvāris, 48. gads, 13.19. Lūk, un tad tu to dizaina datumu vari iet un ar viņu uztaisīt savu astroloģisko karti. Tie, kas ir jau astroloģija, tie iespējams jau to sen ir, tie jau to noteikti ir darījuši, man bija ļoti interesanti uzreiz apstīties, kā izskatās atsevišķi mana dizaina karta. Bet, protams, nevajag, ka skaties viņu atsevišķi, jo, mēs esam kopums, jā. Dizaina karta arī mēs viņu neņemam ārā no konteksta. Tas, ka cilvēki izņem ārā savu personības karti no konteksta, liekas tā kā pilnīgi ok, tāpēc tas ir astroloģija, to mēs skatāmies, bet tā kā es mācos un strādāju ar cilvēka dizainu, liekas, bet hei, ir tikpat svarīgi paskatīties arī dizaina karti. Un tāpēc arī to arī mēs varam darīt. Uztaisam vēl vienu karti. Vēlreiz ievadam datus, un tur arī ir opcija, man liekas, pat, ja tu esi iegājis jau tajā kalkulatorā, man liekas, tur augšā ir opcija edit, labot dzimšanas datus, birth date, man liekas, kaut kā tā, un tur tu vari uzspiest vienkārši un vēlreiz ierakstīt tos dzimšanas datus. Lūk, un vispār dzimšanas karti var redzēt, tad, kad tev izveido to tabuliņu, tur augšā ir tādi kā vairāki tabi, logi, ja tā varētu teikt, un tas dominants ir tā kā pats pēdējais logs, un pēc būtības, ja tu uzspiestu tā paša pirmā loga, kas ir tā kā dzimšanas karte, tad tu redzētu savu karti tajā aplī, ja? Lūk, un kad es apskatos savu dizaina dzimšanas karti, šīs tie, kas redz uz ekrāna, visu video, te ir tieši manas kartas. Šī tā tad ir tā mana apzinātā, ja? Un šī ir mana neapzinātā, un manā neapzinātajā pusē mans ascendents arī ir, nevis arī, bet mans ascendents ir Dviņos, bet vienkārši kartas pārvaldnieks ir tas pats Merkurs, kas ir interesanti. Lūk, un tātad. Ļoti liela iespējamība, ka tavā dizaina kartē tas rezultāts būs kaut kāds pilnīgi savādāks. Ja? Manā gadījumā, viņš ir savādāks, ja? Bet, ja piemēram, pastos, kura man ir noteicošā planēta visvairāk, ja tāpat tās procentuāli atkal Merkurs gūst man pārsvaru, bet, ja es pastos uz stihijām, tad mans dizains saka, ka man ir visvairāk gaisa. Jā, bet atkal, mēs neskatāmies šo atsevišķi. Mēs atkal paskatāmies tur apakšā, kur ir tas signature sign, un tur ir visi elementi, un tur ir visas modalitātes. Un tad, kas tad mums ir jādara? Tad mēs darām tā, ka mums ir pašiem jāsaskaita. Mēs paņemam elementus. Tātad pirmais, elements arī var neskaitīt, ja nevēlas. Galvenais mums ir tik galā ar modalitāti. Var tad modalitāti saskaitīt. Rekur, kardinālais, apzinātajā pusē man ir 4, neapzinātajā 2. Es saskaitu 4 plus 2 ir 6. Pierakstu 6 kardinālās. Tad es skatos fiksētās. Apzinātajā pusē 1, neapzinātajā 3. 1 plus 3, 4. 4 fiksētās. Tad es skatos mutablās. Man ir apzinātajā pusē 5, neapzinātajā 6. Tātad kopā 5 plus 6, 11. Un tad rezultāts man ir tāds, ka man ir 6 kardinālās, 4 fiksētās un 11 mutablās. Ļoti izteikts pārsvars, ja, kas nemaz neatšķirās no tā rezultāta. Tā kā abos gadījumos man mutablās bija visvairāk. Un kopumā arī tāda vairāk. Bet, ja mēs paskatāmies uz tām stihijām, tad tur ir interesanti, vai ne, ka stihijas gan man mainās. Vienā mirklī man bija visvairāk tieši tā uguns, ja, un tāpēc es biju tas mutablā uguns strēlnieks, ja, un savā otrā pusē es esmu sanāku gaisa, tā kā mutablais gaisa, kas būtu tā kā dvīņi. Bet kas notiek, kad es saskaitu kopā? Ja es skaitu kopā savus elementus, 4 plus 1 uguns man ir 5 ugunis, tad es skatos 3 plus 3 zemes ir 6 zemes, tad man ir gaisa 1 plus 4 ir 5, ja, un tad ir ūdens 2 plus 3, man ir 5, un beigās sanāk tā, ka man ir 5 ugunis, 5 gaisa, 5 ūdeņi
un 6 zemes. Un beigās zemes stihija man tomēr ir visvairāk. Un par ko es, protams, tā kā liekas, jā, ar šo es rezonēju, jo kas tad ir mutablā zeme? Mutablā zeme ir jaunava, un man ir jaunavā gan saule, gan ascendents, gan kartas pārvaldnieks Merkurs, ja? Un, protams, es ļoti, ļoti ar to rezonēju. Un mans stāsts ir savādāks, bet vienlaikus esmu skatījusies daudziem citiem kartas, kuriem tur galīgi nesanāks tā zīme, ja? Varbūt tā zīme, kas ir viņu ascendents vai kas ir viņu saule. Piemēram, manai mammai es zinu, kaut arī viņa ir saules strēlniekā, ascendents skorpionā, bet ņemot vērā to karti, viņai sanāk personības puses, gan par personības pusi zinu, viņas tā sintētiskā zīme ir mežāzes, ja? Fiksētais mežāzes, laikam. Fiksētais mežāzes, jā, ja nemaldos. Kā es pateicu, nevis fiksētais mežāzes, bet kardinālā, tātad mežāzes, kardinālā zeme. Tā es gribēju teikt, kardinālā zeme. Jā, jo viņa ir mežāzes. Nu, lūk, tātad, jā, nu, kā tev liekas? Vai tev izdosies? Vai tev izdosies pēc manas stāstītā? Nu, es mēģināšu arī telegramā ielikt kaut kādas bildītes, lai ir vienkāršāk, jā, lai ir vienkāršāk noklausoties šo audio manu, saprast, kas tad ir jādara, jā. Tālūk. Un tad ir vēlreiz, saku, būs tas špikeris un uzzināt to savu to sintētisko zīmi, ja, to signature sign, to pārakstu savu, tas nav obligāti. Galvenais ir tik skaidrībā, kāda tev ir modalitāte. Tas ir šīs dienas galvenais uzdevums. Un, jā, nu es arī esmu tur drusku uzrakstījis par katru stihiju, tādu špikerīti arī var apskatīties, ja, kas ir uguns, kas ir zeme, kas ir gaiss, kas ir ūdens, nu kādas šīs zīmes ir. Un tas, ko esmu uztaisījis divus tādus arī atkal kārtējās sagataves, ja, kuras, ja ļoti gribās, var izmantot, nav obligāti, bet ja tu jūti, ka tu vēlies, un tev pašai ir interesanti, un tu gribi savos atklājumos padalīties arī ar plašāku auditoriju, tad tu droši vari izvēlēties vienu no manis sagatavotajām tiem templētiem, ja no tām sagatavēm, un padalīties savā Instagramā, ietego noteikti mani. Tie, kas tad no Telegrama neko nevar lejuplādēt, ja? Tāpēc Telegramā es šos, tā kā tur lejuplādēt nevar, bet ko tu vari darīt? Es viņus ielikšu savos Instagram storijos, un tad tu ej uz Instagramu un uztaisi print screenu. Ja? Ja tu klausies gadījumā drusku vēlāk šo audio, ja, ka tas nekas vairs nav manos tekošajos storijos, bet man ir mapīte Astro Designs pie highlightiem. Ja? Highlights mapīte Astro Designs, un tajā mapītē arī tu atradīsi šos templētus, ja, katrai dienai. Tad ej un taisi ekrāna šāviņu. Un, ja tu esi kursa platformā, tad, protams, tu brīvi vari lejuplādēt šīs bildes, tu tepat no kursa platformas. Nu, lūk, ja tu dalies, tad noteikti ietego mani, @Lelda Design, un droši vari arī informēt, kaut kur tur ierakstīt, ja vietiņi tur ir, ka izaicinājums ir pieejams katram interesantam, respektīvi viņš nav pieejams tikai šitās 3 dienas, viņš būs pieejams tā kā jebkurā mirklī, arī pēc šīm 3 dienām manā Telegram kanālā būs šie audio, es viņus ārā nedzēsīšu. Un arī kursa platformā, samaksājot 9,99, varēs piekļūt šim materiālam, un viņš būs, kā jau es teicu, ja, piekļuve būs beztermiņa it kā, ja. Nu, lūk, un tad kas tad ir redzams uz tiem templētiem? Te ir 2 templēti. Viens templēts ir vienkārši, kurus uzrakstīs manā dizainā dominējošā modalitāte, kas arī tad būtu tas svarīgākais, kas ir jāsaprot. Un tad es esmu arī uzrakstījis tā kā teikumu, ja man būtu jāparakstās kā vienai zīmei, tad es varētu parakstīties kā, ja. Nu, lūk, un tad es, ja man būtu jāizpilda šis ten, tad es teiktu tā, manā dizainā dominējušā modalitāte mutablā. Mutablā ir mana atbilde. Kādam te būs fiksētā, kādam te būs kardinālā. Ja, ja man būtu jāparakstās kā vienai zīmei, tad es varētu parakstīties kā jaunava. Jo saliekot abas tās kartas kopā, man būtu jaunava. Ja? Un to, kura, tā kā vēlreiz, ja kāds nesaprata, kā tas būtu, mēs vienkārši skatāmies pēc šitās ten saskaitot tos kopā pēc šīs tabuliņas, kur modalitāte plus stihija, tajā tabuliņā mēs vienkārši atrodam savu stihiju kopā ar savu modalitāti, ja? Un tad mēs zinām, kura tad ir tā, kā tad tu varētu parakstīties apakšā. Tālūk. Nu jā, un tā otra versija tam templētiņam ir tāda, kur ir atsevišķi tā personības puse,
jā, manas personības dominējošā modalitāte, kas būtu tava tīrā astrokarta, jā. Tad ir mana dizaina dominējošā modalitāte, jā, kas ir dizains atsevišķi, un tad manā dizainā, tātad kopā, jā, dominējošā modalitāte. Un tātad tas ir tas, uz ko mēs gribam nokļūt. Nu, jā, un tad apakšā var arī parakstīties. Varu parakstīties kā un uzrakstīt to zīmi. Ja kaut ko negribās rakstīt, nezinu, uzliec savu zīmējumu, savu bildi te virsū un vienkārši nepildi tās daļas, kuras tu negribi pildīt. Ja? Bet es ļoti, ļoti gribētu redzēt to uzrakstu galveno manā dizainā dominējošā modalitāte. Man tiešām interesē, kāda ir dominējošā modalitāte tavā dizainā. Nu, lūk, un tad jau mēs, es atvadīšos tagad no tevis un pateikšos tev, ka biji kopā ar mani. Jau rītdien mēs turpināsim ar tipiem cilvēka dizainā un liksim to kopā ar šodien apzināto. Un kā jau tu noproti, tādā veidā arī mēs veidosim tavu astroloģisko cilvēku dizaina tipu. Ja? Tālūk, tā kā mīļš paldies katram, kurš klausījās. Es tagad ieraugot, cik garš man sanāca šis ieraksts. Es domāju, ka klausoties varētu būt diezgan, varbūt, es ceru, ka nebija pārāk garlaicīgi. Un tiem, kas skatījās, tad es arī atvados no jums un vēlu foršu vakaru vai dienu vai, nu, vienalga, jebkuru laiku, kurā klausies, un tiekamies nākamās dienas izaicinājumā, saturā. Jā, pārsakot, tiekamies. Tā!